3 lietas, kas tev ļoti nepatīk Purvciemā šodien. Ar ko lietuvieši ir unikāli padomu laiku arhitektūrā? Tad sajūt, ka mēs esam atgriežušies Agenskalnā. Jā. Brītlīgi. Labrīt. Mums šoreiz ir nevis Agenskalns, bet Purvciems. Un jautājums tev uzreiz, kāpēc Purvciems kā otrais mikrorajons? Tāpēc, man liekas, ka Agenskalns ir tāds, tas ir pirmais mikrorajons, ir tas tāds viena tipa mikrorajons, bet tad jau vēlāk, jau 60. gados tas mikrorajona koncepts arī kaut kā tālāk attīstījās un tas pārgāja uz daudz lielāku, daudz plašāku apbūvi un arī uzreiz mainījās, protams, šīs dažādās ēku sērijas un ēku tipi. Un man liekas, ka Purvciems tāds ļoti labs piemērs kaut kādam tādam tipiskajam mikrorajonam, kā mēs iedomājamies mikrorajonus. Un tas ir šeit kādreiz bija Purvs, un šeit bija mazstāvu apbūve, un tā arī bija, ka tie lielie mikrorajoni, viņiem, protams, bija kaut kur jābūt, bija parasti kādās nomalēs, kur ir mazāk apdzīvots vai neapdzīvots vietas, bet Purvciemā, šeit miksējās tās privāta mājas ar daudz stāvu apbūvi, kā jau tu redzi, un tas tāds interesants piemērs. Labi, tu saki, ka Purvciems ir tipisks mikrorajons, bet faktiski Purvciems ir pirmām kārtām šķiet pēc iedzīvotāju skaita lielākais Rīgas mikrorajons, kurā dzīvo nedaudz vairāk kā 52,000 Latvijas iedzīvotāju. Un salīdzinot, piemēram, ar Latvijas pilsētām, ja Purvciems būtu atsevišķa pilsēta, tad tas nonāktu 4. vietā aiz Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas un Daugavpils šķiet. Jā, Purvciems ir viens no blīvāk apdzīvotākajiem rajoniem Rīgā. Labi, un tad saki, tad Purvciems ir raksturīgs ar to, ka te bija Purvs, tad parādījās kāda privāta māja, tā kā pat ne rajona līnijas, drīzāk vairāk tā izskatās, ja? Un tad pēkšņi sāka parādīties dažāda veida daudzdzīvokļu mājas. Tavuprāt, Purvciems kā mikrorajons, tas ir viens tāds vesels, ja tas ir kaut kāds tā kā organisms vai pūzliklis tam līdzīgs? Nē, ar tieši šo mikrorajonu ir ļoti interesanti tas, kad viņi sāka to plānot 64. gadā, bet pa lielam celtniecība sākās 70. gados un turpinājās līdz pat 80. kas nozīmē, ka īstenībā Purvciems tāds ļoti sadrumstalots un tas ir arī kaut kāds savu veida mīnus Purvciemam, jo viņi projektēja tik daudz dažādas komandas, kad varbūt tā kopējā doma nav īsti vairs nolasāma, kādas pieņemsim ir jaunākos mikrorajonos kā Zolitūdē. Labi. Un tad vēl viens jautājums, kāpēc tieši šī iela? Kāpēc jo man šķiet, ka gatavojoties šai epizodē, mēs tā kā mēģinājām sarunāt, kur mēs kaut ko runāsim. Un pirmā izvēle krita par labu šai ielai. Jā, patiesībā šīs ielas dzīvo ar mammu. Tāpēc es vienkārši šo apkārt diezgan labi pazīstu. Un man liekas, ka ir ļoti interesanti pasīties apkārt. Mums ir šī tā kā privāta māja apbūve, tad ir 602. sērija, aiz mums ir 109. arī ir franču projekts. Un tā kā šajā apkārtnē ir ļoti daudz dažādas sērijas, par ko mums arī būs nākamais webinārs, tāpēc man likās ļoti interesanti tā kā cilvēks nedaudz iepazīstināt ar katru no šīm. Un pa lielam arī šeit sākās tā Purvciema attīstība. Tā, Līga. Tad sajūt, ka mēs esam atgriežušies Agenskalnā. Jā, šī ir 316. sērija, kas ir tāpat, kas tika izmantota Agenskalna priedēs. Šī ir tā, par kuru
tā kā, kur mēs vienmēr saucam par hruščovkām, bet tā ir tāda varbūt arī mūsu īpatnība, jo patiesībā citur hruščovkas sauc par vienkārši visām ēkām, kas tika celtas Hruščova laikā, arī paneļu, bet mēs kaut kā runājot par hruščovkām, tad tās vienmēr ir šīs baltā silikāta ķieģeļa ēkas. Es sapratu. Bet tad faktiski mēs tātad Hruščovs, tas ir tāds padomju laika līderis, kuru valdīšanas laikā sākās tāda intensīva apbūve, es to pareizi saprotu, ja? Jā. Tad, un mēs visi pēc kārtas saucam par hruščovkām. Tad jautājums ir, kuras tad ir īstās hruščovkas? Mums tās, kas aiz muguras, vai šodien šeit apkārt, vai pavisam citas? Šīs arī ir tās īstās hruščovkas, bet nevienīgās. Bet nevienīgās, es sapratu. Bet šīs tad varētu būt arī populārākās. Jā. Jā, šīs ēkas patiesībā izmanto diezgan ilgi celtniecībā līdz pat 80 gadiem. Tā kā viņas ir redzamas Rīgā diezgan daudz. Labi, saki, iekšā plānojums, tavuprāt, tādā laikā, kad tika radīta visa šī arhitektūra un arī iekštelpu plānojums, tavuprāt, tas ir kaut kas sekmīgs, kaut kas tāds, ko var modernizēt, jeb kaut kas tāds, kas ir neatgriezeniski tāds, kāds ir un paliks? Patiesībā tas ir jāstāsta tā kā katra tā sērija atsevišķi, jo šīs ēkas viņas nav vienādas, katra sērija ir citādāka, katrs plānojums arī ir citādāks. Tā kā šis bija viens no pirmajiem, dzīvokļi ir diezgan šauri, istabas ir diezgan šauras, bet šeit varbūt ir tas pluss, kad tās nesošās sienas ir tālāk viena un otrs, un tad ir vieglāk kaut kā šobrīd to plānojumu modificēt. Tas ir tā kā kaut kas tāds, ka ja mēs ķertos klāt pie šī tipa māju vai pie šīs sērijas māju atjaunošanas, tad mēs varētu runāt ne tikai par drošību, tad kaut kādas konstruktīvi elementi, par arhitektūru, bet arī par to, ka mēs iekšā viņus varētu padarīt šos dzīvokļus krietni modernākus. Jā. Labi, es dažkārt skatos kaut kādus tādus mazus īsus raidījumus, kur runā arhitekti, ka daudz dzīvokļu mājās un arī privātu mājās ļoti daudz starpsienu tēsot, tā kā arhitektūras un interjera slepkavošana un bezjēdzīga nodarbe. Tad kurā virzienā šos dzīvokļus uzlabot, izjaucot kādas starpsienas vai kas ir tas, kas tā reāli padarīt viņus krietni foršākus? Jā, tās noteikti var būt kaut kādas starpsienas, kaut kādu telpu apvienošana, noteikti arī, pieņemsim, lielāka sarmazgla izveidošana, jo šeit viņš ir diezgan mazs. Bet manuprāt, arī šīm sērijām ir tas, ka tu vari apvienot vairākus dzīvokļus, jo bieži tās nesošās sienas nav starp dzīvokļiem. Un ir arī tāda opcija. Līga, nedaudz uz priekšu mums ir bowlings. Un mēs jau noskaidrojām, ka te tur nācies būt. Pareizi? Saka, lūdzu, padomju laikos, kad tapa šie mikrorajoni, kad viņi tika vispār plānoti. Kā tika plānota cilvēku izklaide, socializācija, neizejot ārpus mikrorajonu robežām? Jāsaka uzreiz, ka tas, kas tika plānots un tas, kas tika realizēts, ir tādas pilnīgi dažādas lietas. Protams, ka tā mikrorajona doma bija tā, kad viņi ir pašpietiekami, ka šeit cilvēki var komunicēt ar saviem kaimiņiem un socializēties un tur ir kaut kādas sabiedriskās iestādes. Bet realitātē tā tieši dzīvojumā apbūve gāja daudz pa priekšu jebkam citam, ieskaitot kaut kādas pat veikals. Un arī pēc tam naudas trūkuma dēļ un līdzekļu un materiālu trūkuma dēļ daudzi no šiem sabiedriskiem centriem netika uzbūvēti, kas patiesībā nozīmē, ka bieži viņi arī pārvērtās par guļamrajoniem, kādas mēs to redzam tagad. Es tev sapratu, tad faktiski
plānots tika kaut kas viens, tātad plānot tika kaut kādi veikali, vismaz kaut kāda minimāla komunikācija. Ne pat minimāli, tad bija, protams, kaut kādas tur kafejnīcas un tādi centri, bet jā, plānots tika daudz, bet uzcelts tika varbūt kaut kādas ceturdaļa no tā. Labi. Saki, vēl viens tāds jautājums. Tad, kad runā par sēriju mājām, tad viņas praktiski Rīgā sāk celt 55. gadā un aktīvi ir 60. 70. līdz pat 80. gadiem. Un vienmēr runā, kas tad viņas cēla karavīri, tad tas saucamais strojbats, tad cēla laikam kaut kādi cietumnieki, kaut kādi ieslodzītie un cēla arī kaut kādas celtnieku brigādes. Vai tev ir informācija, kas cēla šo mikrorajonu? Kur no šiem trim elementiem? Jā, Purcēm cēla tā kā viena no tām celtniecības brigādēm. Tie nebija noziedznieki, tie nebija cietumnieki, jo tas jau tomēr bija 70. gados. Okay. Jā, bet kura tieši šobrīd nepateikšu. Es tev sapratu. Labi, un vēl viens jautājums. Šis ir vairāk tāds iekšpagalms, patiesībā pietiekami plašs iekšpagalms, un viena lieta, ka mēs te redzam, ka te ir diezgan daudz koku saglabājušies. Vēsturiski plānojot šos mikrorajonus, šos atsevišķos kaut kādus kvartālus, tavuprāt, arhitekti, kas par to domāja, viņi kokus uztvēra kā tādu ļoti vajadzīgu elementu, ja vienkārši nesanāca laika uzbūvēt kādu māju pa vidu? Nē, patiesībā tie iekšpagalmi bija diezgan integrāla mikrorajona daļa. Viņiem vajadzēja tā kā kalpot kā tā kā dzīvokļa un tās kādam telpu papildinājumam, bet tas noteikti bija ar domu, kad visi šie iekšpagalmi būs zaļi, būs ar kokiem un būs labi iekārtoti, ko varbūt mēs tik daudz redzam. Tad sanāk tā, ka beigās mums ir jāsacina, ka būvdarbu gaitā tas, kas tika uzbūvēts, tas atšķīrās no arhitektu ieceres. Un iemesli, kāpēc tas tā ir noticis, tad varbūt no zakšanas līdz pat savstarpējai nesaprašanās. Vai es pareizi saprotu? Runa ir tieši par iekšpagalmiem vai par vispār gan par ēkām, gan par iekšpagalmiem, jo noteikti arī tu esi dzirdējis to stāstu, ka tad, kad cēla padomu laikos mājas, tad tur paralēli vienai daudzstāvu mājai kaut kur uzcēlās kāda privāta māja un tā tālāk un tā projām. Bet vai tas var būt viens no iemesliem, kāpēc nelīdz galam ir izdarīts tā, kā bija plānots? Varbūt, bet manuprāt, mums jāatcerās, cik ļoti daudz no šīm ēkām tika uzceltas, un tas, protams, ir konstanti kaut kādi, tev vajag konstanti materiālus un konstanti tās pašas brigādes un tos pašus arhitektus, un arī tur ir kaut kāds tas varbūt resursu trūkums. Es nezinu, vai viņi varēja sazakties tādā līmenī. To neviens nezina. Es domāju, ka tas bija tieši vairāk par to, par materiāliem, par cilvēku resursiem un arī par tām rūpnīcām, kas mums bija pieejams un cik ātri viņi varēja tad šos paneļus saražot. Es sapratu. Labi. Tā, apkārt mums ir vecais lietuviešu projekts, bet mēs runājam sākt ar iekšpagalmiem. Un tas, ko mēs šobrīd šeit redzam, tas ir mašīnas, tas ir norobežotas kaut kādas teritorijas un tā tālāk. Kas bija pirms tam? Jā, šeit patiesībā mēs esam tajā šūnijā, kas ir tik raksturīga Purciemam, un tā arī Purciems atšķirās no kādiem iepriekšējiem mikrorajoniem tieši ar to plašo zaļo teritoriju. Ēkas vairs nebija tik tuvu vienotrai, un tā kā tie iekšpagalmi bija tiešām, mēs redzam, ka viņi ir lieli. Un jā, es arī nesen lasīju kādu rakstu no tā laika, kad arhitekti tā kā bija solījuši, ka šeit tad viss būs zaļš, un kad Purciems slīgs zaļumos. Bet realitātē mēs, protams, redzam, ka ir
kaut kas pilnīgi cits. Un jā, tas ir arī, protams, kad tā kā privatizācijas laikā, kad šo zemi tā kā sāk atdot iepriekšējiem īpašniekiem vai viņi sāk atpirkt. Un tad arī ir radušās tādas situācijas, kā mēs redzam šeit, kad tajā teritorijā, kurai bija jābūt zaļai, kurai bija jābūt tiem iedzīvotājiem ar kādiem sporta laukumiem, ar soliņiem, ar bērnu laukumiem, tad šī teritorija ir norobežota un šeit ir uzcelts jaunais projekts. Labi, tad faktiski tas ir akmens to pilsētplānotāju, to arhitektu dārziņā, kuri, laikam iestājoties jau pēc 90. gada, tad Latvijai, kuri tā vietā, lai padarītu šos mikrorajonus vai turpināt tās tradīcijas, ka viņiem ir jābūt zaļiem, ka viņiem ir jābūt foršiem, ka mājas ir tālāks, ka mēs viens otram neskatāmies virsū, viņi pieļauj tādu, brīvā tirgus ekonomikas tādu ekspansiju, ja, kad visu, ko mēs varam aizbūvēt, mēs aizbūvējam, tā rezultātā viss ir piegrūsts pilns ar mašīnām, un patiesībā šeit tik tiešām kaut kur iziet ar bērniem ārā, gandrīz ir nereāli. Tavuprāt, tas viss ir labojams? Šis vairs nav labojams. Jā, šeit ir māja, bet protams, ka jā, mums ir jārisina tā iekšpagalma problēma, un mums ir jāatrod veids, kā viņus atdot atpakaļ iedzīvotājiem, kas jau ir daļēji sākts ar to, ka iedzīvotāji šobrīd var atpirkt šīs teritorijas, kas ir ap mājām, bet vai tas visos gadījumos iekļauj visu iekšpagalmu, es gan neteikšu. Labi. Tad vēl viens jautājums. Es saprotu, ka tu ļoti labi pārzini Purcēm vēsturiski. Vai tev nāk prātā kāds iekšpagalms, kur ir izdevies saglabāt, es domāju, iekšpagalms Purcēmā, kur ir izdevies saglabāt to padomju laiku arhitektu domu, un ka tu ienākošajā iekšpagalmā, kad tu redzi, ka, jā, šis ir tas, kā bija domāts? Jā, tieši Purcēmā varbūt tādas vietas ir grūtāk atrast, jo šeit ir šie plašie iekšpagalmi, kur ir bijusi tā vieta uzcelt kaut ko jaunu pa vidu, bet citos mikrorajonos, pieņemsim Zoltodē, kur mēs arī noteikti kaut kad aizbrauksim. Manuprāt, šī doma ir saglabājusies vairāk, un cilvēki patiesi izmanto to labiekārtojumu, kas arī tajā laikā bija ieviests. Labi. Tāda provokatīva lieta, vairāk aicinājums. Faktiski mēs tā ļoti maigi nokritizējam to, kas te ir izdarīts ar iekšpagalmu. Pareizi? Pareizi. Kā būtu, ja mēs tādu kustību neapbūvēja iekšpagalmos? Tas aiziet? Priekš iedzīvotāji. Es domāju, priekš iedzīvotāji tas aiziet, jo kurš gan grib tā kā dzīvot pretī, lai tev ir kaut kāds jauns projekts, kur tev ir pilnīgi viss ir iežogots un ka tev nav pieeja nekā zaļai teritorijai vispār. Labi, bet tad es tev pagriezīšu jautājumu otrādi. Tad 90. gadi, padomju laikos arhitekti, praktiski visam bija jābūt zaļam, kokiem, kaut kādiem spēļu laukumiem, kaut kādai iespēja socializēties, līdzīgi kā mēs runājam Āgenskalnā. Un 90. gados pēkšņi te viss tagad asfaltē, liek sētas, kur uzbūvē ēku, un iedzīvotāji to visu ir pieņēmuši visticamāk bez nekāda protesta. Jautājums ir, kāpēc tavuprāt tā notiek? Ka iedzīvotāji nesaka, tas ir mūsu iekšpagalms. Jā, manuprāt, vispār šīm iedzīvotāju kustībām Latvijā ir tā pagrūti. Tas ir redzams visur, un jā, varbūt ir arī kaut kāds tāds padomju režīma paliec, kad iedzīvotāji viņi ļoti skeptiski par to, ka viņi vispār kaut ko var mainīt, un kad viņi ir pieraduši kaut kā par to runāt un savā starpā, bet nav kaut kāda tāda cerība, ka ja viņi kaut ko darīs, kad kaut kas mainīsies. Es sapratu. Vēl viens tāds jautājums, es pamanīju, kur viena kundze ar suni pastaigā aizgājusi. Padomju laikos, tad, kad tika plānot šie rajoni, arhitekti domāja par to, kur cilvēki ies staigāt ar suņiem, vai būs suņu laukumi, jeb šī kultūras sastāvdaļa vispār izpalikt, tavuprāt?
Nu, tas noteikti bija tie paši iekšpagalmi, kur tiešām tā kā, tam bija jābūt tādam kā parciņam. Arī šīs tā kā zaļās zonas ir savā starpā kaut kā savienots, un tad tam jābūt tādai zaļajai joslai. Labi, bet tu sacīji, ka tu esi lasījusi un atradusi visādas rakstus no tiem laikiem, kad šie rajoni tapa. Tu esi saskārusies šajos rakstos ar to, ka tiek domāts par mājdzīvniekiem? Nē, pēc neesmu meklējis. Nē, es arī meklējis. Okay, tas visu maina. Bet kopumā tad vecais lietuviešu projekts. 2 jautājumi. Pirmais, kāpēc vecais? Tāpēc, ka mums ir arī jaunais lietuviešu projekts, kas ir 464. sērija, ja nemaldos. Un šī ir 467. Šis arī ir diezgan populārs vai bieži atrodams ēku tips Rīgā. Jā. Un tas bija populārs arī ar to, ka pateicībā šos pašus paneļus, ko viņi izmanto šeit, viņus izmantoja arī sabiedrisko ēku celtniecībā. Un tas nozīmē, ka nebija tā kā tai rūpnīcai jāražo vēl papildus kaut citu paneļu, un ka tas viss varēja tā kā iet kopā no tiem pašiem paneļiem. Dzelzbetona rūpnīcā bija viena veidne, un mēs viņus vienkārši vedām vai uz māju, vai uz veikalu. Jā. Būvēt, viss pilnīgi vienalga. Labi, otrs jautājums ir lietuviešu. Jā. Ar ko lietuvieši ir unikāli padomju laika arhitektūrā? Jā, patiesībā šai sērijai ar Lietuvu ir mazs sakars, un tā ir patiesībā 467. sērija, bet tas lietuviešu nosaukums tā kā tika vairāk izmantots vēlāk. Labi, un tāds mazs provokatīvs jautājums. Mēs tagad ar tevi esam Tallinā vai Viļņā vai Kaunijā. Mēs atradīsim kādu projektu, kur sauks par latviešu projektu? Manuprāt, nē, bet es neesmu dzirdējusi personīgi. Un arī tur, ejot kaut kādiem mikrorajoniem Tallinā vai Viļņā, tās sērijas arī tur diezgan atšķirās no Latvijas. Lietuvieši tomēr kaut kur pamanījās dominēt par mums. Vismaz vārdos. Varbūt savā ziņā. Mums aiz muguras ir 602. sērija, dublis numur 3 pie 602. sērijas, un mēs laiku kaut kādiem iemeslu pēc atduramies pie kāpiņu telpām. Tavuprāt, ir sekmīgs vai nav sekmīgs šis projekts? Man viņš patīk, bet tas arī ir šīs tā kā flīžu apders dēļ, bet es saprotu, ka 602. sērijai patiesībā tur ir kritika gan par paneļu savienojumiem, gan arī tā kā to kopējo kvalitāti, bet patiesībā šie plānojumi jau bija tā bija cits paudžu ēka, un jau sākās tā kā plašāki plānojumi, kurus gan ir grūtāk tagad pārveidot tieši šo nesošo sienu dēļ. Un patiesībā šī ēkas, kur mēs skatāmies, ir pirmā 602. sērija. Purciemā vai Rīgā? Rīgā. Rīgā. Tātad šī ir vēsturiski pirmā 602. sērija Rīgā. Jā. Okay. Un skaidra lieta, ka viņi ir tapusi vēlāk nekā šīs ēkas, kas mums ir priekšā. Kaut kur vienā laikā. Šis projekts tā kā ir tapis vēlāk, bet kurā gadā tieši šī ēka ir celta? Bet jebkurā gadījumā vēlāk, jā. Un tev varbūt ir zināms, tur ir 5 stāvs, tad 5 stāvu mājas vecais lietuviešu projekts, te 602. sērija un tā hop un uz augšu. Kāpēc? Jo Purcēmā patiesībā ir salīdzinoši daudz augstsalns, vismaz tik plānots puses pusi, kad ir tā kaut kāda piestāva abūve, bet pusi ir 9 un uz augšu. Un tas arī bija šīs augsnes dēļ, tāpēc, ka šeit kādreiz bija purvs, un tad, protams,
viņi gribēja, lai tā kā šī celtniecība atmaksājas, bet šeit arī šīs augstās ēkas ir tieši pret galveno ielu, un viņas arī tā kā savā ziņā pasargā no kādiem trokšņiem tieši iekšpagalmā. Tad faktiski 9 stāvi, kaut kāda ekonomija, lai būtu lētāk pašizmaksas būvdarba laikā. Tavuprāt, sekmīgs projekts, tad varbūt pēdējais jautājums pie šī visa balkona. Mums vakar platformā ar kolēģiem bija tieši saruna par balkoniem. Tas ir sekmīgs risinājums. Laikam jau īsti nē. Jā, arī tā kā šie balkoni, kurus mēs redzam šeit, veciem lietojuši projektam, viņi ir tādi, izskatās bīstami un jā, varbūt šiem projektiem loģijas ir kaut kāds sekmīgāks risinājums. Tāpēc. Loģijas ir sekmīgāks. Turklāt mēs vakardien ar kolēģiem noskaidrojām webinārā, ka slapšs sniegs 1 kubikmetrs sver līdz pat pustonnai. Tātad patiesībā uz šīm ēkām mūsu laikapstākļi ir diezgan agresīvi priekš tiem balkoniem. Es tev saku. Līga, ja mēs esam iznākuši ārā no iekšpagalmiem, un aiz muguras mums ir uzreiz 2 projekti, 119. sērija un Franču. Jā. Kas ir tas svarīgākais, ko pastāstīt par šīm sērijām? 119. sērija ir viens no jaunākiem projektiem, tipveida ēku projektiem Rīgā. Un arī šīs tika celtas tā kā eksperimentāli, bet no 119. sērijas ir viss Zoltūda. Mēs arī redzam Ziepniekalnā, tie ir jaunākie no Rīgas mikrorajoniem. Un šajā sērijā patiesībā tie plānojumi ir diezgan labi. Ir tāda liela ieejas halle ar logu, un arī telpas ir plašākas. Un šī ir viena no populārākajām sērijām un arī dārgākajām sērijām. Gan Purvciemā, gan Rīgā kopumā, tu domā? Labi, un Franču projekts, tavuprāt, sekmīgā vietā noguls, jeb? Man patiesībā ļoti patīk šīs ēkas. Viņas dod tādu akcentu, kas arī bija nepieciešams Purvciemā, un arī tā ir tā doma, ka tā kā šīs augstceltnes dod tādus akcentus, un ka šī apbūve nav tik vienveidīga vairs. Un par Franču projektu sauc tieši tāpēc, ka tās monolītā betona veids tika iepirkts no Francijas. Tika iepirkts no Francijas. Par spīti tam, ka tas bija padomu laiki. Jā. Bet kas tam kalpoja par pamatu? Kāpēc vispār padomu laikos kāds arhitekts nonāca līdz Francijai? Tur jau tā kaut kāda arhitektūras mijiedarbība bija tāpat kā vispār arī pirms mikrorajonu plānošanas arhitekti brauc arī uz Somiju skatīties tā kā to apbūvi tur. Un tāpat arī tehnoloģijas, ko mēs tā kā apguvām vēlāk no citām valstīm. Citiem varam sakot, mēs varam izdarīt tādu secinājumu, ka padomu laikos par spīti tam tai vēsturē, ka viss tika noslēgts, tā ārpasaule tika noslēgta, un visām mistiskiem stāstiem par KGB, kad inteliģence tur darbojās KGB labā, tā tālāk. Tomēr arhitekti smēlās idejas ārpus padomju teritorijas un tādā veidā varbūt ieviesa kaut kādu odziņu pašu mājas arhitektūrā. Arī, jā, bet arī jāatzīst, ka šis jau ir, mēs tā kā runājam par laiku, kas ir 80. kas ir nedaudz vēlāk, un tur arī tā kaut kāda mijiedarbība bija lielāka. Labi, tad vēl viens jautājums. Mēs šodien esam pieminējuši tātad vienu politisko līderu, Hruščovu. Tur mēs bijām aizgājuši līdz lietuviešiem, tagad mums te ir Franči. Ir vēl kāda tauta, kur mēs neesam pieminējuši Purvciemā?
Jā, mēs stāvam pie Minskas. Un, jā, patiesībā arī Minskā ir veikals, ko sauc Rīga. Un tas bija tāds tautu sadraudzības pasākums. Tāds pasākums, kad pie mums ir Rīga, pie jums ir Minska, kas nozīmē, ka mēs dodamies uz veikalu Minsku parunāt par to, kas tur ir. Jā. Super! Tā, no visas apkārtējās daudzdzīvokļu nama apbūves mēs esam nonākuši līdz lielveikalam, kuram vēsturiski nosaukums ir Minska. Kas tev būtu sakāms par šo vietu un par to, kā ir tapis šis veikals un vai tas notika vienlaicīgi ar apbūvi vai kā tas vispār notikās tavuprāt? Jā, patiesībā tā kā liela problēma šajos rajonos bija tas, kad dzīvojumā apbūves skrēja pa priekšu gan saimniecības, gan sabiedriskajām iestādēm, gan arī kādiem veikaliem. Un arī Purvciemā bija sākotnēji tāds pagaidu veikals, un Minska tika uzcelta tikai 75. gadā. Bet tas bija diezgan tāds moderns veikals. Tur bija pašapkalpošanās, un tajā laikā tas bija tāds tā kā pirmais šāda veida veikals Latvijā. Pirmais šāda veida veikals Latvijā? Jā. Tad sanāk faktiski, ka Purvciems patiesībā vairākos jautājumos ir tā kā numur 1. 602. sērija pirmā, Minska pirmā, franču projekts. Šeit pirmais vai kaut kur vēl ir parādījies? Jā, bet viņš ir arī citur, bet man liekas, ka šie bija pirmie. Labi. Un nosaukums Minska. Kāpēc Minska? Jā, tas bija tāpēc, kad tā kā Minskā arī tika celts veikals Rīga, un tas bija vienkārši tautu sadarbība, un tāpēc Minska. Labi, es tev atļaušos uzdot vienu tādu pavisam varbūt provokatīvu jautājumu. Ir karš, Baltkrievija kaut kādā mērā tur ir iesaistīta, un tas viss ir tā kā saprotams. Un tā pasaule ir tā kā sadalījusies, bet tas, ka šeit ir noņemts nosaukums Minska, tavuprāt, ir pareizs solis? Manuprāt, nē, jo pa lielam mēs bieži, tā kā arī mēs kritizējam šos rajonus, mēs runājam par to, ka viņiem nav identitātes, kad viņi ir ļoti vienveidīgi. Un tad ir tā kā šis veikals Minska, kuram ir ļoti tie ikoniski uzraksti. Un arī tie dzeltinieki, kas bija tur, un arī tā kā citur ir noņemt un uzreiz arī pazūd kaut kāda tā vietas identitāte, tā Purvciema identitāte, tā paša pat veikala identitāte. Un tagad tā kā īsti vietā nekas cits nav, un kādu, lai sauc šo veikalu, neviens īsti nezinu. Labi. Mēs esam ļoti tuvu šīs epizodes nobeigumam. Man ir viens jautājums un viena provokācija. Jautājums ir sekojošs. Tad man jāatzīstās, ka gatavojoties šai sarunai, es arī kaut kādu daļu par Purvciemu informācijas atradu tādā mājasvietā apkaimes.lv. Un jautājums ir par to mikrorajons apkaime. Kā tu saredzi šos divus vārdus? Viņi savā starpā miedarbojas, konfliktē? Jā, man liekas, ka mikrorajons ir kaut kas cits, un apkaime tad ir kaut kas cits, un to vienu apkaime, kas ir Purvciems, patiesībā veido vairāki mikrorajoni, kas ir Purvciems 1, Purvciems 2, un tā joprojām. Tāpēc, jā, man liekas, ka šie vārdi abi var pastāvēt vienlaicīgi, un tie vienkārši apraksta dažādas lietas. Labi. Pirmajā epizodē, kad mēs runājām, es tev uzdevu jautājumu, kurš ir tavs mīļākais un kurš nemīļākais mikrorajons, un teici, halo, tu man uzdod jautājumu cilvēkam, kurš mikrorajonos iegūt ļoti daudz laika. Šoreiz tev uzdošu savādāk. 3 lietas, kas tev ļoti nepatīk Purvciemā šodien. Jā, tie ir tie iekšpagalmi. Manuprāt, tur bija ļoti liels
potenciāls, un tagad man ir žēl par to, kas tur ir noticis. Tad arī, man liekas, ka Purvciemā ir ļoti maz lietas, ko darīt. Varbūt tagad ir nedaudz labāk, bet tās nav kaut kādas citas ēku grupas. Un jā, arī, protams, šo kaut kādu ēku uzturēšana un arī labiekārtojumu uzturēšana, jā, tas varēja būt kaut kas veiksmīgāks. Es sapratu. Un pati labākā lieta, kas ir Purvciemā? Purvciemā ir, manuprāt, tieši šajā vietā ir ļoti daudz dažādas sērijas vienu vietu, un šeit, man liekas, ka kaut kādā veidā izpaliek tā viendabība. Es sapratu. Labi, šodien Mīnska, tātad tas ir punkts, kur mēs beidzam sarunu par Purvciemu, par ko tev liels paldies. Mēs esam nosaluši, mums ir jāiet dzert kafiju. Nākamais mikrorajons, kurā taps epizode numur 3? Tā būs Zolitūde. Zolitūde. Jā. Ļoti tāds arī dramatisks, patiesībā, mikrorajons Rīgai. Jā. Ok. Es gribu sacīt šodien tev paldies, un es gribu sacīt arī saviem kolēģiem aizkadrā Juliānam un Zandai paldies. Un tas ir ļoti forši, ka mēs esam izvēlējušies to augsto gada laiku, kaut arī šī ziema nav tā augstākā, un tā mēs līdz vasarai nonāksim kādā siltā foršā mikrorajonā. Jā. Super, paldies tev, Līga, par šodien. Atā!